Sveiki, cienījamie skatītāji! Šodien mēs iegrimstam programmēšanas pasaulē, lai izprastu šīs svarīgās jomas būtību un tās nozīmi mūsu digitālajā laikmetā. Sākotnēji, mēs saskaramies ar programmēšanu kā ar vienkāršu koda rakstīšanu, bet, ja ieskatāmies dziļāk, tas ir kā mākslīgi radīts intelekts, kas saprot un interpretē mūsu norādījumus un pārvērš tos par darbīgu datora kodu. Kompilatori un interpretatori, kā mūsu uzticamie tulki, tulko mūsu cilvēcisko valodu un loģiku datora valodā. Šīs valodas un loģika, ko mēs izmantojam programmēšanā, nav tikai simboli un burti, tās ir kompleksas algoritmu sistēmas un datu struktūras, kas nosaka programmu darbību un efektivitāti. Teorētiski, šīs sistēmas izmanto mūsu digitālās dzīves pamatu veidošanai, sākot no mobilajām lietām līdz mākslīgajai intelektam. Programmēšanas valodas ir kā mūsu digitālās pasaules dzinēji, kas nosaka, kā mēs sazināmies un darbojamies ar digitālo vidi. Katra valoda ir kā savs speciālais instruments, kas kalpo konkrētam mērķim un uzdevumam, un dažas no tām ir cieši saistītas ar frontend un backend attīstību. Sāksim ar JavaScript. Šī valoda ir kā mūsu digitālās pasaules dzinējs, kas nosaka, kā mēs sazināmies un darbojamies ar digitālo vidi. JavaScript ir galvenā valoda frontend attīstībā, kas nodrošina dinamiskus un interaktīvus tīmekļa vietņu un lietotņu elementus. Ar tās spēcīgo klientside valodu, JavaScript ļauj mums izveidot dinamiskus tīmekļa satura elementus un interaktīvus lietojumu programmu saskarnes, kas padara mūsu digitālo pieredzi ērtāku un pievilcīgāku. Tad ir Python. Šī valoda ir kā mūsu digitālās pasaules virtuālais kantoris, kas nodrošina sistēmu izstrādi un datu pārvaldību. Python ir plaši izmantota backend attīstībā, kur tā kalpo kā spēcīgs rīks datu apstrādei, biznesa loģikas izveidei un serveru darbības nodrošināšanai. Ar tās skaidro un lasāmo sintaksi, Python ir kļuvusi par populāru izvēli mākslīgā intelekta, datu analīzes un web aplikāciju izstrādē. Visbeidzot, neaizmirsīsim par Java. Šī valoda ir kā mūsu digitālās pasaules savienojums starp frontend un backend. Ar tās spēcīgajām klienta un servera puses iespējām, Java ir kļuvusi par nenovērtējamu rīku modernajā tīmekļa attīstībā, kas ļauj mums izveidot dinamiskus un pilnveidotus digitālos risinājumus. Šīs valodas kopā veido mūsu digitālās pasaules pamatu, kas nodrošina mums iespēju izveidot daudzveidīgus un inovatīvus digitālos risinājumus. Ar katru no tām mēs esam spējīgi izveidot un paplašināt mūsu digitālo prasmju arsenālu. Ja jums ir aizrautība un gatavība sākt savu programmēšanas ceļojumu, ir daudz dažādu resursu un kursu, kas var jums palīdzēt uzsākt šo ceļu. Viena no labākajām iespējām ir Freecodecam, kas piedāvā bezmaksas un strukturētas apmācības programmēšanā, tīmekļa izstrādē un citas tehnoloģiju jomās. Viņu kursi ir interaktīvi un pieejami visiem līmeņiem, sākot no iesācējiem līdz pieredzējušiem attīstītājiem. Piemēram, viņu Full Stack Web Development kursā jūs varētu iemācīties izstrādāt pilnu tīmekļa lietotni, no sākuma līdz galam, iegūstot praktiskas prasmes un pieredzi reālu projektu izstrādē. Otra iespēja ir Udemy, kas ir plaši pazīstams ar savu lielo kursu klāstu dažādās programmēšanas valodās, tehnoloģijās un jomās. Udemy kursi ir izstrādāti ar mērķi piedāvāt praktiskas un pielietojamas zināšanas, un tie ir pieejami par samērīgu cenu. Piemēram, Udemy Web Development Bootcamp kursā jūs varētu iegūt visaptverošas zināšanas par tīmekļa izstrādes pamatiem, no HTML un CSS līdz JavaScript un backend tehnoloģijām. Ja jūs interesē mobilās lietotnes izstrāde, Coursera varētu būt labs resurs, kas piedāvā augstas kvalitātes kursus no pasaules labākajiem universitāšu un uzņēmumu ekspertiem. Viņu Android app development specialization kursā jūs varētu iemācīties izveidot Android lietotnes, izmantojot Java vai Kotlin, un gūt nepieciešamās zināšanas, lai kļūtu par veiksmīgu mobilās lietotnes izstrādātāju. Un tagad, kad esat ieguvis ieskatu programmēšanas pasaulē un esat gatavi sākt savu ceļu uz digitālo prasmju pilnveidošanu, atļaujiet sev iemēģināt un turpināt mācīties programmēšanu. Programmēšana ir kā ceļš uz nepārtrauktu izaugsmi un iespējām, kurā jūs ne tikai attīstīsiet savas tehniskās prasmes, bet arī pilnveidosiet savas radošās un problēmu risināšanas spējas. Tas ir izaicinājums, kas var pārvērst jūsu skatījumu uz digitālo pasauli un atklāt jaunas iespējas jūsu personīgajā un profesionālajā dzīvē. Tāpēc es aicinu jūs sākt savu ceļu šodien. Neatliekat un nešaubieties. Sāciet mācīties, eksperimentējiet ar kodu, izpētiet jaunas tehnoloģijas un dalieties ar saviem sasniegumiem ar pasauli. Katrs solis, ko jūs ņemsiet uz priekšu, būs solis uz jūsu personīgās un profesionālās attīstības virzienā. Tāpēc sāciet tagad, un esmu pārliecināts, ka jūs atklāsiet, cik aizraujoša un apmierinoša var būt programmēšanas pasaulē. Paldies par jūsu uzmanību un pūlēm, lai jums veicas šajā ceļā!